Kad saslimis ir bērns, viņam ir drudzis, gan pieredzējuši vecāki, gan jo īpaši jaunie vecāki ir noraizējušies. Ir grūti, ja nezin, vai rīkojies pareizi. Tajos gadījumos, kad mazs bērniņš ir mājās, vajadzētu padomāt par to, lai viņam apkārt nebūtu slimnieki. Tātad, ja gadās mammītei vai tētim saslimt, tad tādos gadījumos kopšanā piedalās veselais ģimenes loceklis vai arī slimais lieto aizsargu masku. Un sevišķi izolējami ir ģimenē bērniņi, kas apmeklē bērnu dārzu vai skolu un kuri ir saslimuši. Nākošais, kad tās iesnas ir parādījušās, tad ir svarīgi, lai viņam elpotu tas deguntiņš, deguna tualete un tīrīšana. Un ja tā briesmīgi nobaidošā temperatūra paaugstinās, tad tam arī jāpieiet kritiski, ar mieru, un sevišķi, ja māmiņa baro ar pienu, ar savu krūti, tad viņai jo svarīgi ir neuztraukties un rīkoties apsvērti un mierīgi. Tādā gadījumā iesaka sekojošu taktiku. Ja ķermeņa temperatūra nepārsniedz 38 grādus, un ja bērna vispārējais stāvoklis nav ļoti traucēts, tad tādā gadījumā var tikai dzirdināt un kopt bērniņu un barot un atvēsināt. Nevajag viņu ļoti stipri sasegt, uz pierītes var likt vēsu, vai vielīti vai citu drēbīti, vēsā ūdenī samērcētu šādu atvēsinošu kompresīti. Bet tajos gadījumos, kad temperatūra sasniedz jau 38 grādus un virs tās, agrīna vecuma bērniem pastāv krampju draudi. Šajos gadījumos ar šīm temperatūrām tomēr ir jācīnās viņas pazeminot, un pazemināšanai nākas izmantot medikamentus. Nurofen bērniem ir īpaši izstrādāts bērniem vecumā no 3 mēnešiem. Tas ir bez cukuru un krāsvielām, ātri un efektīvi pazemina temperatūru, tā skaitā imunizācijas izraisītu drudzi, rendēs zobu šķilšanās sāpes, zobu sāpes, ausu sāpes, kakla sāpes, vieglas sastiepuma radītas sāpes. Sāk darboties 15 līdz 30 minūšu laikā pēc lietošanas un darbojas līdz pat 8 stundām, satur ērto dozēšanas šļirci. Parasti jau ar šādu temperatūru mazos bērniņus mēs neārstēsim paši uz savu roku pārāk ilgi. Nākošajā dienā noteikti ir jāpaaicina ģimenes ārsts vai pediatrs, lai novērtētu bērna vispārējo stāvokli un konstatētu, kāda vaina tad viņam ir. Svarīgi zināt arī to, ka Nurofen pieejams kopš 1994. gada. Latvijā tas pazīstams no 2005. gada, un tā bija pirmā suspensija, kas satur ibuprofēnu. Atcerieties, ka savu bērnu pazīstat vislabāk, tādēļ, ja uzskatāt, ka mazulis nejūtas labi vai arī jūs satrauc kas cits, vienmēr konsultējieties ar ārstu.